Ventspili tā kā atpūsties uz jūriņu, izbaudīt labākos restorāns. Mēs te dzirdējām, ka jums te baigi labie restorāni šeit, Ventspilī. Tā ir? Nav, viņi melo. Viņi melo, vai viņi vienkārši nesaprot, kas te notiek? Mums meloja. Tā ir? Šeit jums ir labi restorāni? Nē? Jūs esat šeit, vai mēs esam vienīgie? Mēs tevi? Laikam ejat prom. Es īsti nesaprotu. Jūs esat šeit? Pamājiet, jūs dzirdat mūs? Jā, reka, tur ir. Tur ir, jā, nu jā. Un tad mēs te tā atpūtāmies, te tā vairāk kā nedēļu jau, un tad mēs uzskrējām vienam cilvēkam virsū. Jā, kaut kāds Eduards. Pirmo reizi tā dzird. Reāli, šobrīd mums bija jābūt jau jūras krastā jāsāļojas, bet viņš pateica, ka mums ir jābūt teši tajā laukumā. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc viņam vajadzēja kaut ko tādu izjaukt. Kur, Eduardo, kur tu esi? Jūs zini, kur Eduards? Eduard! Kur viņš ir? Eduard! Uzgaulēsim Eduardām! Nu jā, paņem. Vai. Skrien vēl virsū ārprāts. Eduardo! Viņam neskanā mikrofons. Nekas. Skan. Tad, Eduardo, tu varbūt var pastāstīt, kas šodien šeit notiks un kas pasākums šodien šeit? Nu, tātad tie, kas māk lasīt, tie var redzēt šeit ir tātad... Kas tur ir rakstīts? Mēs viens Drošāk, otram. burts, mēs pazīstam mēs viens otram. Un šo jau pasākumu varam dēvēt par ikgadēju pasākumu, jo šis pasākums notiek jau kopš 2004. gada Ventspilī. Varbūt tāds neliels izaicinājums. Kurš tad sanāk šis gads pēc kārtas? Ko? Kurš var izreikināt? Kādu minējumu? Mums matemātika nepadodas. Es māku tikai līdz 10. Sākums bija 2004. Šogad ir 2015. 2016. Labi. Kopā tas būtu tātad 13. gads ir šis brīnišķīgais gads, kad šis pasākums notiek Ventspilī. Un tā pirmsākumi ir meklējumi tātad Ventspiles drauģu sadraudzībā. Un šī ir kristīgās kultūras diena mēs viens otram. Un šī ir laika katram cilvēkam mūsu pilsētā iepazīties ar kristīgo kultūru. Un tā nav tikai mūzika, tās ir, jūs redzēsiet šodien, tās ir dejas, tās ir dzēja. Un Dievs ir dažāds un dažāda mūzika, un tāpēc, es domāju, palieciet šodien kaut kur tepat tuvumā, un jūs būsiet arī svētīti ar to, kas šeit notiks. Un patiesībā pats galvenais, kāpēc mēs esam šeit un rīkojam šādu pasākumu, tas ir, lai no mūsu pilsētas paceltos slavu Dievam uz debesīm. No mūsu sirdīm, no mūsu lūpām mēs atdalam laiku, lai būtu šodien šeit un pielūgtu Dievu un dotu slavu Viņam. Un Dievvārds saka, ka tad, kad cilvēki zemojās Dievu priekšā, nožēlo savus grēkus, atgriežas no saviem ļauniem ceļiem, Dievs svētī zemi, Dievs dod lietu, Dievs dod auglību, Dievs dod svētību biznesam un katrai sfērai, kas ir šajā zemē. Tāpēc esi daļa no tiem, kas dod slavu Dievam. Ja tu tici, ka Dievs ir tas, kas tev svētī, Dievs ir tas, kas tevi radījis, nevis no mērkaķiem, nevis kaut kādas nelaimīgas sagadīšanās vai laimīgas sagadīšanās pēc tu esi radies uz šīs zemes, bet Dievs tevi ir radījis, Dievs tevi ir izredzējis, Dievs tevi ir devis likteni ar svētību. Un tāpēc varbūt šodien šeit kopā ar šiem brīnišķīgiem cilvēkiem, ar manīm un slavēt Dievu. Eduardo, mums tev ir jautājums. Mēs tā lasām, ka tu esi organizētājs biedrības Ingridas centrs Atvērtas durvis valdes priekšsēdētājs. Varbūt tu vari pasēst vairāk par tādām durvīm? Atvērtās durvis tā ir organizācija, kuru ir dibinājuši cilvēki, kas tic Dievam, kuri uzskata, ka tās vērtības, par kurām ir minēts Bībelē, tās ir svarīgas. Un tās ir arī ne tikai 2000 gadus atpakaļ bija svarīgas, bet arī mūsdienās tās ir svarīgas. Un tieši tāpēc mēs esam tie, kas organizē un kas
tā kā apvieno šos partnerus. Tas ir arī vēl viena tātad brīvības ceļš, vēl viena organizācija. Arī kristieši to ir dibinājuši. Un Ventspils draudze dzīvības avots un draudze jaunā paudze. Ļoti labi, interesanti. Mēs te tā dzirdējam, kad ar tevi kaut kāds vieslis ir, kas nākamais uz skatuves. Kas tas ir? Jā, ar tevi nāks kopā... Meitene. Jā. Ludmila Brīda. Un dziedās skaisti dziesmas. Varbūt mēs varam uzaicināt viņus uz skatuvi. Ludmila. Jā, Ludmila. Laipni lūdzam. Es viņu tā kā... Es arī tikko iepazinos, viņu var teikt, jā. Un viņa pati varbūt vairāk pastāstīs, bet pāris vārdos var teikt, ka viņa prezentēs šo sociālo projektu šūpuļdziesmas, tēva šūpuļdziesmas bērniem. Bet jūs paši dzirdēsiet, tās nav tādas šūpuļdziesmas, kuras varbūt tās iemidzināt mūs, bet tās ir tādas iedrošinājuma, un tās ne tikai bērniem noteikti ir domātas. Jā, es mazliet pastāstīju par projektu. Es gribu varētu teikt lielu paldies producentei un vienai meitenei, kas uzdrošinājās, kas savāca komandu, kas mūs iedrošināja, ka mēs varam iedziedāt viņas, varētu teikt, viņas savāktās dziesmas. Un disks saucās Debesu sūtīts. Tur būs šūpuļdziesmas, un es pati esmu no Rīgas gospeļu kora, un man arī tas gods izpildīt 2 dziesmas. Tas, ko es varu teikt, tās dziesmas ir ne tikai bērniem, jo kad es viņas mācījos, kad es viņas klausījos un tulkoju latviešu valodā, man bija asaras acīs. Tas nav tā, ka guļ mans mazulīt par labu nakti un tu dziedot, tas mazulīts ātrāk aizmieg. Tās dziesmas ir dzīves, tās ir par to, ka tā ir dāvana, dievdāvana, ka bērns, tas ir liels brīnums, un kad mēs klausamies tās dziesmas, ka tas vienkārši, tā ir dievdāvana. Un, ja nemaldos, tad Ventspilī būs 14. augustā diska prezentācija. Es īsti vēl nezinu, kur Oču ielā, un tad jūs esat 8. vakarā. Jā, un jūs esat aicināti uz prezentāciju. Vēlreiz neliels precizējums. Tātad diska prezentācija būs Loču ielā 8 un pulksten 19. Jūs varat nākt ātrāk, ieņemt labākās vietas. Pulksten 16. Jā, Loču ielā 8, tas ir pie kultūras centra, kultūras teātra nama Jūras vārti. Paldies. Nu, labi, Kinto, iesim klausīties. Ja?